Ziemeļatlantijas alianse pirmo reizi tika tieši iesaistīta Krievijas dronu notriekšanā virs Ukrainas. Rumānija šodien apsūdzēja Krieviju provokācijā pēc tam, kad Krievijas drona atlūzas nokrita Rumānijas teritorijā, kas ir NATO dalībvalsts. Un šī iemesla dēļ tagad Krievis saceļ lielu troksni. Tāpēc, ka divi iznīcinātāji, Eurofighter Typhoon, kas iesaistīti Lielbritānijas misijā Rumānijas gaisa telpas patrulēšanai, tika pacelti gaisā, lai novērotu uzbrukumu. Kas ir standarta procedūra? Taču tagad Krievi jau apgalvo, ka šie iznīcinātāji pirmo reizi sākuši notriekt bezpilota lidaparātus virs Ukrainas, īpaši Odesas apgabalā. Bet vai tā tiešām ir? Noskaidrosim kopā. Mani sauc Aleksejs Pečijs, apspriedīsim šo tēmu kopā, bet pirms mēs sākam, lūdzu abonējiet kanālu, nospiediet patīk šim raidījumam, uzrakstiet jebkuru savu komentāru zem šī video un abonējiet manu Telegram kanālu Pečijs News, saite uz to ir šī video aprakstā. Tātad Krievijas karaspēks naktī uz 25. aprīli veica plašu kombinētu triecienu Ukrainas pilsētām, palaižot 666 dronus un raķetes. No 619 droniem un 47 raķetēm izdevās pārtvert attiecīgi 580 un 30 mērķus. Uzbrukumi tika fiksēti Dņepropetrovskas, Harkivas, Černihivas, Sumas, Odesas un Kīvas apgabalos. Un tagad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Krievijas uzbrukumi turpinājās visu nakti, un cietušie reģistrēti arī Odesas un Harkivas apgabalos. Citāts. Krievu taktika nav mainījusies. Trieciena droni, spārnotās raķetes, daudz raķešu un liels daudzums balistikas. Lielākā daļa mērķu – parastā infrastruktūra pilsētās. Ir bojātas dzīvojamās mājas, enerģētikas objektu uzņēmumi. Taču šajā naktī notika kas neparasts. Dienvidā austrumu Rumānijas pilsētā Galacā tika atrasti drona atlūzas pēc Krievijas gaisa uzbrukuma Ukrainai. Atlūzu nokrišanas rezultātā tika bojāts elektrības stabs un piebūve dzīvojamai mājai. Cietušo nav. Par to teikts Rumānijas aizsardzības ministrijas paziņojumā. Un šeit ir svarīgi atzīmēt, ka Rumānijai, NATO un Eiropas Savienības dalībvalstī ir kopīga sauszemes robeža ar Ukrainu 650 km garumā. Krievijas bezpilota lidaparāti gaisa uzbrukumu laikā Ukrainai jau vairāk kārt ir pārkāpuši Rumānijas gaisa telpu. Lai gan dronu atlūzas jau iepriekš bija nokritušas Rumānijas teritorijā, sestdien pirmo reizi tika bojāta tieši manta. Tāpēc Rumānijas aizsardzības ministrija nāca klajā ar paziņojumu. Citāts. Rumānijas aizsardzības ministrija stingri nosoda Krievijas federācijas bezatbildīgās darbības un uzsver, ka tās rada jaunu izaicinājumu reģionālajai drošībai un stabilitātei Melnās jūras reģionā. Šādi incidenti liecina par Krievijas federācijas necieņu pret starptautisko tiesību normām un apdraud ne tikai Rumānijas pilsoņu drošību, bet arī kolektīvo drošību. Vēlāk Krievijas vēstnieks Bukarestē tika izsaukts uz Rumānijas ārlietu ministriju saistībā ar tās gaisa telpas pārkāpumu. Rumānijas pārstāve Oanna Koju Krievijas rīcību nosauca par bezatbildīgu. Krievijas starptautisko tiesību ignorēšana. Un visticamāk, tas viss šajā stāstā arī parāda. Tas fakts, ka divi iznīcinātāji Eurofighter tika pacelti gaisā ne tikai Rumānijas drošības, bet arī kolektīvās drošības ietvaros Lielbritānijas misijā gaisa telpas patrulēšanai Rumānijā, lai novērotu šādus incidentus, jau ir kļuvusi par standarta procedūru. Un lūk, kaimiņu Tulģas novada iedzīvotāji tika brīdināti. Krievijas federācijas draudu Rumānijai. Ukrainas likumdošana ļauj notriekt bezpilota lidaparātus arī miera laikā, ja tie apdraud iedzīvotāju dzīvību. Taču līdz šim tas nav ticis darīts. Un pēc nakts uzbrukuma. Naktī uz 25. aprīli jau Krievi sāk apgalvot, ka naktī dronu uzbrukuma laikā Odesas apgabalam Ukrainā divi iznīcinātāji liecina par Krievijas federācijas necieņu. Piloti fiksēja Krievijas bezpilotu lidaparātu starptautiskajiem likumiem un rada draudus Rumānijas drošībai. Viņi saņēma atļauju uznīcināt mērķus, un tagad Krievi apdraud drošību. Incidenti liecina par Krievijas federācijas necieņu pret Ukrainas starptautiskajām tiesībām. Un daži karstgalvji Krievijā jau aicina vai nu nodrošināt Rumānijas drošību, vai kaut kā pastiprināt Krievijas klātbūtni Piedņestrā,
jo it kā no kaimiņu valsts Rumānijas tagad Krievijai draud briesmas. Loģika Krievijā jau sen ir salauzta, bet arī kolektīvā drošība. Tajā, ka ja Rumānija notrieca viņu bezpilota lidaparātu Ukrainas teritorijā, tas nozīmē, ka Rumānija ir iesaistījusies karā. Lūk, tāda ir loģika. Un lūk, Rumānijas aizsardzības ministrs. Incidenti notika piektdien, 24. aprīlī, tieši pirms šī nakts uzbrukuma. Viņš paziņoja, ka Krievijas federācija ignorē starptautiskās tiesības, un tas apdraud ne tikai Rumānijas pilsoņu drošību, bet arī kolektīvo drošību. Sistēma Merops, ko izstrādājas amerikāņu kompānija Project Eagle, spēs aizsargāt pret bezpilota draudiem gar Donavas upi. Un Polija, starp citu, jau izmanto šo sistēmu NATO austrumu flangā. Tikmēr Ukrainas bezpilota lidaparāti tajā pašā naktī uz sestdienu, 25. aprīli, pirmo reizi pilna mēroga kara laikā uzbruka Krievijas federācijas starptautisko tiesību objektiem. Un apdraud ne tikai Rumānijas pilsoņu drošību, bet arī kolektīvo drošību. Šādi incidenti liecina par Krievijas federācijas necieņu. Pret startautiskajām tiesībām. Tie to apliecina. Un tāpēc raidījuma beigās es piedāvāju izbaudīt rumāņu pilsoņu drošību un kolektīvo drošību. Mums ir bezpilota lidaparāts. Vienkārši māja, vienkārši blakus esošā. Vēl viens bezpilota lidaparāts lido. Ak, Dievs! Un tikpat liels Ramils lido Čuvakušas virzienā. Sēdi pie velna makšķerē. O, tas ir tieši virs mums. Re, viņš ir milzīgs. Ak, Dievs, viņš ir milzīgs. Viņš ir ar raķeti. Tieši virs mums lido. Ak, Dievs. Otrais uz Čuvakušas pusi. Zvejnieki, ķeram dronas. Čuvakuša aizlidoja. Šeit es likšu daudz punkti, jūsu viedokli, jūsu secinājumus. Rakstiet komentāros zem šī izlaiduma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, to var izdarīt ar jebkādu ziedojumu vai mākslas sponsoru abonementu, izmantojot saites un rekvizītus. Šī video aprakstā ir tieši tā arī rakstīts. Atbalstīt kanālu Aleksejs Peči. Izvēlieties jebkuru jums ērtu atbalsta formātu. Es būšu pateicīgs par jebkuru jūsu atbalstu šī kanāla darbībai. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi, uz redzēšanos visiem!